Jau gadsimtiem ilgi spējīgākie prāti sapratuši, ka panākumus dabas resursu apsaimniekošanā, lauksaimniecībā un ar tām saistītajās jomās nosaka speciālas zināšanas. Augstākās lauksaimnieciskās izglītības sākums saistām ar 150 gadu senu vēsturi. Tomēr kā patstāvīga augstskola Latvijas Lauksaimniecības universitāte darbu sāka 1936. gadā, renovētajā Jelgavas pilī. No 500 studentiem pirmajos gados līdz 10 000 studējošo 21. gadsimtā. Akadēmija izaugusi par universitāti ar inteliģenci un ekscelenci. Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstam, šobrīd notiek universitātes mācību infrastruktūras modernizācija, vērienīga rekonstrukcijas darbi, jaunu ēku būvniecība, universitātes aprīkošana ar modernām tehnoloģiskām iekārtām, lai padarītu LLU par modernu universitāti, kuras absolventi ir spējīgi strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un veikt nopietnus starpnozaru pētījumus. Mēs esam ļoti laimīgi, kad bija šāda iespēja ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda palīdzību realizēt šādu Latvijas Lauksaimniecības universitātes infrastruktūras sakārtošanas projektu, jo šī bija unikāla iespēja, kad augstskola varēja ieguldīt līdzekļus gan ēku sakārtošanā, gan dažādu iekārtu pirkšanā. Un, protams, kad šī ēku sakārtošana, iekārtu pirkšana jau nav pašmērķis. Pašmērķis ir tas, lai studentam būtu mūsdienīga studiju vide, lai studenti varētu mācīties un veikt laboratorijas darbus pie jaunākām iekārtām, un lai arī telpas būtu izremontētas un skaistas. Tā kā kopumā jau šis ERAF ieguldījums ir nenovērtējams. Protams, tur ir ieguldīta arī Latvijas valsts nauda, universitāte arī savu finansējumu nedaudz lika klāt. Un jāsaka, šajos 5 gados ir izdarīts ļoti daudz labas lietas, un kopumā mēs varam teikt, ka tas ir tāds pagrieziena punkts, lai universitāte kļūtu mūsdienīgāka un, protams, pievilcīga studentiem. Projekta pirmajā posmā uzbūvēta modernākā references veterinārā klīnika Baltijā, kurā zināšanas gūst jaunie veterinārā ārsti. Klīnika aprīkota ar jaunākajām diagnostikas iekārtām, kādas Baltijā citur nav pieejamas. Mums ir 3 sadaļas. Mums ir zirgu klīnika, kur mēs pašlaik atrodas, mums ir lauksaimniecības dzīvnieku nodaļa un mums ir arī mazo dzīvnieku klīnika. Un tad katrai no šīm 3 nozarēm, no šīm 3 nodaļām, teiksim, ir kaut kādi pakalpojumi, kas ir līdzīgi vispārējai veterinārijai pakalpojumi, un ir arī kaut kādas specifiskas lietas. Mēs varam piedāvāt intensīvo terapiju, atstāt dzīvniekus ilgstošai novērošanai un ārstēšanai. Mēs varam nodrošināt sterilitātes operācijas gan mazo dzīvnieku klīnikā, gan arī zirgu klīnikā. Studentiem šī iespēja redzēt šos interesantos gadījumus, šo augstas kvalitātes veterināro aprūpi ir ļoti uzlabojusies līdz ar šiem infrastruktūras uzlabojumiem. Vērienīga rekonstrukcija notikusi Tehniskajā fakultātē, kas sagatavo daudzveidīgu specialitāšu inženierus, mašīnu būvē, enerģētikā un lauksaimniecības tehnikā. Jauna dzīvība piešķieta rekonstruētajai Valdekas pilī, kurā mājvietu gūst topošie ainavu arhitekti. Pils pirmajā stāvā izvietotas mācību spēku un apkalpojošā personāla telpas, bet 2. un 3. stāvā ierīkotas auditorijas, zīmētavu datorklases, maketētavu konferenču zāli, skaistas un gaišas darbnīcas studentiem. Ēka ar senatnes auru un klāt pieguļošo parku dos studijām papildus vidi plenēriem un citām radošām aktivitātēm. Pateicoties Eiropas projektām, notikusi šīs fantastiskas pārmaiņas, kas šobrīd šo kultūrvēsturisko vidi ir spējušas atjaunot un veidot šo ļoti iedvesmojošo vidi, kas ir tik ļoti svarīga tieši šai radošai profesijai, kas šie jaunie saimnieki jau šeit nāks, tie topoši ainavu arhitekti. Tad tā vide var šeit ļoti, ļoti iedvesmot. Šeit studentiem katram kursam būs sava zāle, sava telpa, radoša telpa, un arī visas mēbeles un visi aprīkojumi šeit nodrošināt tā, ka viņi varētu šeit uz vietas ļoti intensīvi un radoši strādāt. Nekur viņam nebūs jāskrien prom vai jāmeklē kaut kādas speciālas infrastruktūras, jo mums arī būs ļoti jauna datorklase, kur būs vismodernākas programmēšanas un projektēšanas datorprogrammas, un arī printeri un ploteri un skaneri, un arī ļoti plašs metodiskais kabinets, kas arī būtu reizi arī studentu tāda radoša telpa, kur viņi varētu arī strādāt. Valdekas kompleksā paredzēta pārtikas tehnoloģijas fakultātes jaunas ēkas celtniecība. Tajā atradīsies studiju un zinātnisko laboratoriju bāze pārtikas zinātnei. Tiks veidotas nelielas pilotu ražotnes, kurās studentiem būs iespēja gūt izpratni par ražošanas procesu norisi, bet pārtikas uzņēmēju zinātnieku vadībā varēs izmēģināt jaunu produktu ražošanu, kas grūti realizējama lielās ražotnēs. Studentiem pils vienmēr ir ļoti patikusi, te ir īpaša gaisotne, bet
bet ir ļoti grūti vēsturisko, arhitektūrālo pils skatu savienot kopā ar modernām apmācības tehnoloģijām, ar zinātni. Un tāpēc, protams, ka mēs esam bezgalīgi priecīgi, ka fakultātei būs jauna ēka. No šī projekta īstenošanas ieguvēji ir pilnīgi visi. Ne tikai mēs kā fakultāte, ne tikai mēs kā mācības spēki, bet noteikti mūsu studenti, mūsu jaunie zinātnieki. Tā kā mēs diezgan daudz strādājam arī ar maizniekiem, izstrādājumu ražotājiem, tad, protams, mums ļoti interesē arī galvenā izēviela milti un kā varētu analizēt miltu īpašības. Tāpēc mēs arī ļoti priecājamies, ka mums bija iespēja iegādāties tādas modernas iekārtas kā vācu firmas Brabender farinogrāfu, viskogrāfu. Iekārta ar jūtīgu maisītāju analīzē, kādas ir miltu ūdens aiztīšanas spējas, kas ir svarīgi maizniekiem, kāda ir mīklas noturība mīcīšanas laikā, cik stabila tā ir un noturīga. Un to tad pēc tam grafikā var redzēt un izvērtēt. Atzinīgs vārds par studiju iespējām un nodrošināto tehnisko bāzi Latvijas Lauksaimniecības Universitātē pauž arī Erasmus studentu apmaiņas programmas dalībnieki no Polijas un Portugāles. I'm really glad that I'm here. I like Jelgava and I really love this palace where we are now. It's really beautiful. The teachers it's good because they are good for us, and we do a lot of trips, and we go sometimes to visit some companies, some laboratories too, and some landscapes, beautiful landscapes too. And it's amazing because we don't have too much practice, and we can't see this in Portugal because we don't have a lot of time like here. And it's good for us, not only for now, but for our future too. I will recommend my friends to come here to Jelgava to study. Universitātes modernizācija iet soli solī ar pilsētas attīstību, palielinot gan universitātes, gan arī Jelgavas starptautisko atpazīstamību. Atbalsta finansējums ir devis iespēju rekonstruēt 4 ēkas, pilnībā no jauna uzbūvēt 2, kā arī ēkas pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, radot modernu studiju infrastruktūru un vidi Jelgavā. Paldies visiem, kas ir iesaistīti šī projekta realizācijā, jo tas tiešām prasa papildus spēku un pūles, lai visas šīs lietas, kas saistītas ar infrastruktūras sakārtošanu, lai viņas vispār notiktu. Nākotnē plānos turpināt attīstības darbus, realizējot jaunas projekts Jelgavas pils rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanu starpdisciplināro pētījumu un studiju programmu realizēšanai. Tas šoreiz viss. Paldies, ka bijāt tik tiešām visu šo 2014. gadu kopā ar raidījumu Laiks uzņēmējiem. Novēlot šajā skaistajā pirmsvētku